Rīta brauciens uz nekurieni. Migla. Cik ir grādi? -1. -1 ārā. Labrīt! Labrīt visiem! Braucam uz Copi ar Kristapu. Labrīt! Mēs vēl nevaram saprast, it kā mēs dodamies uz vienu no Vidzemes pērlēm, bet es saku, ka laikam braucam uz Zemplats Copīt. Ārā stabils mīnusiņš ir. Nu jā, bet karstais ūdens termosā paņemts, barības sajaukt ir ar ko, tā kā brauksim, mēģināsim šodien pacupēt, arī nofilmēsim kaut ko šo to, tā kā skatāmies, gaidam mūsu ziņas. Čau, pagaidām visiem! Paskatīsimies, ko tur Misters Edvards šodien tur ir salasījis. Tīri normāli tur skan. Viņš iet. Pagaidām, ka noliksim te zālītē visu to pasākumu. Sēmas. Viena palikās augšā, tur kaut kas palikās vairāks. Apsvērts. Skaties, gandrīz kā pagaišreiz. Nu jā, ļoti tuvu tam. Tas smaik. Liku mani strādi, lai iestartē viņas. Nu, kas mums tur ir? 13. Nu, 14 kg. 13,5 kg. Nu, mīnas painas, cik painas kā 2 kg. Nē, painas kaut kāds 4 grams, 6. Nu, tad 13 kg ir. Tā. Brauciet Copēt. Jū, foršs lomiņš. Tā. Var atrādīt tikai. Nu, Krestonam šodien raudu pavēlnieks bija. Jau tur vajadzēja, tur taisnais stūris bija. Tev jau nebūs zemē. Un redz, tev galva nav iekšā. Raudām jau tādus svarus jau neuzvārdīs. Nu, labi. Piecīts. Nu, 5 kili vienās raudās raudiņi. Smuka, paskatās kāds grozgardoni. Nu, raudz, tikai raudz, jau kāda raudzēt. Bija 2 vīmas no rīta uz mani tā, kad tās atbrauc uz Rīgu ar laimīgo zivu izvilcēju. Nu, tev jau šodien bija audzināšanas darbi. Jā, es kaut kādiem 11, 12 audzināju. Jā. Bet cik bija audzināts, mēs mājas līdz ausiem, kad pirmo vīnu izrāva ārā un smukas vīnas tādas 40 plus un kāds viņas bija. Tā, kad otrā iznāca ārā vispār bikas vīnas. Nu, jā. Tā diena pavadīt forši ar nenormālāko mīklu augstumu mīnusi un rasu, bet diena tagad iesila un forši. Jā, super. Forši.